Skorpioni, čau! Te būs jūsu vēstījums no Tāro kārtīm par septembri. Kādas tēmas būs aktuālas, ar ko būs jāpastrādā, kāda enerģija gaidāma septembrī, to mēs tūlīt uzzināsim. Te mums ir piecinieks, un šis mums ir par garīgo attīstību. Garīguma tēmas būs skorpioniem aktuāls. Skorpioni jau vispār ir ūdens zīme, un jums jau vienmēr šīs te visas metafiziskās un ezotēriskās tēmas, gribot, negribot, kaut kā iet līdzi pa dzīvi. Kā kaut kas varētu uzpeldēt, kaut kāda situācija vai intuitīvās zināšanas, sajūtas, kas jūs mudinās ar savu iekšējo pašattīstību strādāt. Tā, kādas vēl tēmas skorpioniem septembrī? Tā, un te mums ir tāda ugunīga enerģija ieslēdzās arī septembrī. Kaut ko vajadzētu tādu wild izdarīt, ja te mums ir tāds zirgs, kas brīvības garšu, kas jums dod. Ja ir tāda sajūta, ka jūs esat kaut kur iesprūduši vai kaut kādas robežas vai kaut kas ir jāievēro, tad vajag ļaut sev to brīvības sajūtu septembrī izjust un izdarīt kaut ko traku vai pārsteigt pašam sevi vai citus ar kaut kādu lēmumu. Vai arī tagad, ja jums liekas, zemapziņā jau ir kaut kāda tāda doma izdarīt kaut ko netipisku vai, kā jums liekas, nepareizu, tad šis te ir iziet ārā no pareizības rāmjiem. Nebūt vienmēr pareizajai meitenei, kas visu izdara tā, kā citi grib, bet domāt par sevi, par savām iekšējām vajadzībām un tās realizēt. Tālāk skatāmies, kas vēl skorpioniem ir septembrī, kādas tēmas. Un šeit mums ir materiālā labklājība, ģimene. Tad pēc tam, kad jūs iztrakojaties un izdarat kaut ko tādu priekš sevis, jūs būsiet gatavs vai gatava ieguldīties ģimenē, dabūt savu resursu atpakaļ, un tad jūs varat dot sevi bērniem un vīram un kaķiem, suņiem un darbam vienalga. Tagad vispirms ir jāsāk ar sevi, ar sevis sakārtošanu, sabalansēšanu un tieši kaut ko tādu izdarīt traku priekš sevis. Un izdarot to, tad arī sakārtosies gan finanses, gan ģimenes puse. Un vēl viena kārts par septembri skorpioniem. Tā. Arī kaut kāda liktenīga kārts. Vispār daudziem septembris būs ļoti liktenīgs mēnesis dēļ aptumsumiem, kas būs no 7. līdz 21. septembrim. Un mēnesis saules aptumsumu koridors, tas parasti nes kaut kādas pārmaiņas, idejas, kaut kas negaidīti mainās. Ja, tas var būt gan kā ārpasaules, kaut kas nāk no ārpasaules, gan arī iekšēji var pēkšņi kaut kāds insights vai kaut kāda neprātīga doma vai vēlme rasties. Tad gaidiet kaut kādas pārsteigumus septembrī. Būs interesanti jums. Ja, tādas ļoti daudzpusīgas enerģijas. Un vēl padoms skorpioniem par septembri no orākulu kārtīm. Perfect timing. This is the right time for you to move forward. Tad tagad ir pareizais laiks, lai iet uz priekšu. Ja ir kaut kāda doma, kaut ko pamest, kaut ko izbeigt, sakravāt somas un pateikt visu čau, tad tagad ir īstais brīdis. Septembris būs īstais brīdis to darīt. Jūs vai nu iekšēji sajutīsiet, vai nu kaut kādi ārējie apstākļi atnāks tādi, kas jums piespiedīs izdarīt kaut kādas tādas liktenīgas pavērsienus un kaut ko strauji mainīt dzīvē. Tā kā, ja ir sajūta un jūs šaubaties un nezināt, jā, nē, vai tiešām to drīkst darīt, to, ko gribās, drīkst, vajag, un tas nāks jums par labu tikai.
Nu tālāk, skorpioni. Padalieties ar citiem skorpioniem, lai arī viņi padomā par to, kas ir aktuāls septembrī, sajūt šīs enerģijas, un atcerieties likt laikus un komentārus kā pateicību. Un lai jums superīgs septembris un superīgas pārmaiņas!